Labrīt! Labrīt! Mēs visi esam divi, kā kādreiz šādā dziesma bija. Man liekas arī, ja, Gobziņa kungs dziedāja. Un ne tikai mēs tiešām esam pie otrā mēneša, otrās dienas nokļuvuši. Mēs esam arī divi šeit kadrā, mums ir divi kolēģi vēl aizkadrā, vispār arī varētu sagrupēties pa divi. Mums ir vārdiena gaviļnieces divas sevi. Jā, Sonora un Spītola. Daudz laimes vārda dienā jums. Jā, protams, varbūt jūs ir vairāk, noteikti ir vairāk nekā divas. Bet divi vārdi kalendārā oficiāli tas, ko es gribēju teikt. Un varbūt, ka, visi īstenībā pa divi dalās, tie ir labi. Jā, vienīgais Guntim Veitam ir 4 sveces, kas runā tumsu, un 4 meitenes, kas krājot saldēties vien, bet nepar skaitļiem piekdienas rīts un rīt panorāma ir klāt, mēs jūs suminām šo faktu. Dzimšanas dienas gaviļnieks vai mēs apsveicām? Apsveicām? Ja jums ir dzimšanas diena, mēs jūs apsveicam. Vismaz divas svecīs. Viens no tematiem šorīt mums būs arī A2. Arī saistīts. Tas ir cits temats vēl. Kolēģi, labrīt. Labrīt. Mūsu divi kolēģi, labrīt. Divi kolēģi 2. februārī. 2. februārs ir zīmīgs arī vēl starp citu, ne? Jā, vai jūs zināt, kādēļ, piemēram, Amerikā tas ir zīmīgs? Tāpēc, ka es dzirdējot, izrādīju arī braucot vēlreiz šo vēstures stāstu, ka vācu imigranti savulaik aizvērt tradīciju ar āpsīti, bet tā kā Amerikas ziemeļos āpsīšu nebija, tur piemeklēja to, kas nu bija, jā, un tas bija murkšķis, jā, šodien murkšķa diena, un tad, Amerikā, Pensilvānijas štatā uzzinās, vai viņus ziema sagaida vēl 6 nedēļas, vai tuvosies pavasars, un tas būs atkarīgs, vai murkšķis Fils ieraudzīs savu ēnu, ja ne, tad, protams, ir gaidāms pavasars. Viņa prognozes gan, diemžēl, nav pārāk precīzas, un tādēļ labāk ir uzticēties sinoptiķiem, un vēl arī dabas aizstāvi diskutē, ka varbūt tomēr Fils ir jāsūta pensijā, lai viņš mierīgi bauda savas vecumdienas, bet, jā, šogad tad jāskatās, ko viņš prognozēs. Raimond, kādas piebildes? Es nezinu, es neesmu murkšs. Man vienmēr to murkšs sauc mājās. Būsi kaut kādā vēlākā. Bet, tad vairāk arī pastāstīšu par to, kādu laiku sāk šodien gaidām Latvijā. Šajā rītā ir piesals, tādēļ daudz viet izveidojies aplidojums, gaisa temperatūra vietām austrumos arī pazeminājusies zem 0 grādiem, bet mākoņi ir maz un vējš ir lēns līdz mērens. Arī dienas pirmajā pusē daudz vietas spoži spīdēs saule, bet jau vakar pusē pēcpusdienā no rietumiem mūs sasniegs plaša nokrišņu zona. Tā atnesīs lietu un slapju sniegu, un nokrišņu zona nakts gaitā virsīsies pāri arī visai Latvijai. Tomēr, jā, dienas pirmā pusītiņa saulaina, pēc tam kļūs mākoņaināks un maksimālā gaisa temperatūra šodien 0+4 grādi. Rīgā arī vakar pusē būs gaidāmi nokrišņi, gan lietus, gan slapjš sniegs, bet dienas pirmā puse būs sausa un saulaina. Temperatūra svārstīsies ap +2–+3 grādiem. Esi vai ne, esi murkšs, varbūt kaut kas sakāms vēl tagad. Sporta redaktors visam noteikti ir